Čau visiem! Ar jums atkal ir podcasts Fotogrāfa sarunas. Prieks redzēt visus tos, kas skatās. Prieks par tiem, kas klausās. Kārtējā epizode. Šodien pie manas studijā ir mans labs draugs. Ļoti strādīgs džeks. Ļoti talantīgs džeks. Un labs iedvesmas avots. Oto Strasts. Čau, vecīt! Čau! Kā iet? Man ir ļoti labi. Man vienmēr ir ļoti labi, man liekas, tas. Jā, es īstenībā runājot par Oto, ja man kāds uzjautā, ko domā par Oto, es vienmēr saku, ka man liekas pozitīvāk džeka nav. Tieši tā. Nu labi, Oto, katrs fotogrāfs sarunas sākās ar vienu un to pašu jautājumu, un tu nebūsi izņēmums. Atgriezīsimies pie pašiem pirmsākumiem. Izstāstīji, kāds ir tavs fotografijas ceļš, kā tu sāki fotografēt, kā vispār ienāca tavā dzīvē kamera, pirmie kaut kādi kadri, sajūtas. Nav laika ierobežojumi, tāpēc tu vari droši izpausties. Mēģināt, teiksim, savā galvā tur tās atmiņas tur... Droši vien tādi paši pirmie kadri bija tad, kad senčiem bija ziepītes. Tad es atceros no vieniem Jāņiem, kur mēs bijām. Tad senči pēc tam skatās bildes. Kurš ir nobildējis tās trepes? Kas tas tāds par ir? Man bija kaut 3 vai 4 gadi, es vienkārši biju ziepīti ņēmis. Es pat nezinu, kā viņu lietot, bet es pieļauju, ka vienkārši tā kā run and gun. Vienkārši blieži visu point of interest un visu noteikti. Bet tā reāli, es tajā brīdī droši vien pat nebija tuvu fotografēt. Es vienkārši biju ģimenes albuma un parasti tika veidots tāds... vecāki pirka filmiņas, kā jau visi 90. Ar to ziepīti, ar to filmiņu ziepīti. Ar filmiņu ziepīti, jā, tas bija 90. Man pirmais bija tāds, tie, kas pirmie digitāli, bet pareizi bija taču vēl tas periods, kad bija tie filmi. Man tas ziepīts mājās stāv, viņš gan ir salausts, un droši vien, man liekas, ka man meita arī viņu izmanto vannā, ejot, un tam līdzīgi. bet tur virsū rakstīts ir Fuji. To es atceros. Jā. Bet tāds reāls jau, kad es sāku apsvērt par fotografiju, bija aptuveni kaut kāds 8. 9. gads. Okay. Mans labs draugs Nauris Kozoliņš, viņš fotografē, tā kā brīvā laikā fotografē, viņam tas kā hobijs bija visu laiku, un tad es iedvesmojos no viņa, jo es redzēju viņa bildes, un man likās, cik forši, ko taisīt tādas bildes, un man bija tāds tā kā sapnis, kas varētu taisīt tikpat krūtas bildes un likt savus desktop, un tad man būtu desktopā jāliek nevis tas Windows, tie kalni zaļie, bet savus bildes. Tā bija tā motivācija, ka mēs sākām. Lai desktop! Lai es varētu desktop bildes likt savējās, nevis Windows, kas ir iekšā. Jā. Un tad kaut kā tas laiks gāja, un tad... Un ko tu fočēji? Ar ko es fočēju? Desktop likti, ko tu fočēji? Es nezinu, es sāku ar kaut kādiem random stuff vienkārši, kuras, tas vispār jāsāk tik līdz kamerai. Jā. Es biju students, es kaut kādā laikam 3. kursa sākumā, es kaut kā caur vasaras darbiem biju sagrabinājis savai pirmajai kamerai, es nopirku D3000. Jā, D3000 jau. Tas ir tāds Nikons. Viņam bija pats labākais objektīvs 1855. Pats labākais. Un to es arī sāku savu karjeru fotografijā. Un tad es bildēju vienkārši pēc kārtas visus gāju pa pilsētu staigāties tādā freestylā visu vienkārši, ko redzēju to bildēju. Un tad kaut kas jau sāka tā kā bišķiņ patīk, bet visu laiku likās tā kā kā vispār uztaisīt normālu bildi? Man likās, ka es mažojos un kāpēc man nesnāja tik krūti kā visiem. Un tajā laikā, protams, es redzēju, ka tur ir Zavadskis taisīja krūtas bildes. Man likās, kāpēc es nevaru tik krūtas uztaisīt? Bet, paralēli bija vēl visādi forši draugi apkārt. Man viens no tādiem pirmajiem iedvesmas avotiem bija Valdis Kauliņš un Artūrs Martīnovs. Tiem bija tādi tā kā čomi, ar kuriem es sāku tā kā vairāk to hobiju attīstīt. Un laika gaitā man Valdis jautāja, kad es sākušu pa īstam fotografēt, jo viņš ticēja, ka to var darīt jebkurš, un ja ļoti gribās, tad tas ir iespējams. Un tad es kaut kā pāris reizes biju pazaudējis darbu un domāju, ka tagad varētu sākt, un tad kaut kā vienreiz arī sāku. Un tad pats sākums bija, es sāku īrēt pie, tajā laikā tā bija ISSP skola, un es pie Valda Kāliņa sēdēju blakām, un
mēs kopā fočējām, editojām. Tad, protams, viņš man palīdzēja ar darbiem sākumā. Viņa nebija. Un tad paralēli arī ar Artūru. Ar Artūru arī mēs tieši tāpat kopā manos pirmsākumos paralēli ar to valda iespēju kopā ar Artūru Martīnu arī. Viņš man piedāvāja braukt uz fotoprintiem, un tad mēs tur, Lietuvā braucām uz Lietuvu autobusu ar visiem printeriem un statīviem, un tad arī fočējām. Tādas fočējām pilnīgi random visādas lietas. Un tās jau bija pirmās, kurās bija kaut kāda pat nauda. Bet jā, tas pats pirmais sākums bija tas D300, un tad pa starpu man bija kaut kāda tāda attīstība, kur tā kameras laika bija brīžiem zem dīvāna, brīžiem es viņu vairāk fotografēju. Laiku pa laikam bija kāds darbiņš. Es atceros, man bija viens no tādiem. Bija 2 pirmie darbiņi, ko es darīju. Viens bija banka augstskolē, es kaut ko bildēju, jo tur bija kaut kādi draugi, kur uzaicināja. Un otrs bija tāds Lilastē, bija tāds Lilastī bārs, kur arī man bija pirmā izpūdzīta par kaut kādiem 20 eiro no eBay. Un tad es arī mēģināju tur taisīt tādas stilīgas bildes. Es vēl atceros, kad es Photoshopā editoju, nevis Lightroomā. Man likās tā editošana pilnīgi agonija. Tā kā jā, tas ir tāds ļoti izmētāts laika zonas visādas, bet plus mīnus tas bija tas sākums, kurā viss kaut kas notika. Līdz brīdim, kad es aizgāju prom no darba un pilnvērtīgi sāku fotografēt, tā teikt, paņēmu uz sevi lodi un izvēlējos riskēt un iet iekšā fotografijā pilnā laikā. Un kā tu nonāci līdz tam brīdim, kad tu tā kā saprati, ka, labi, man viss pietiek, es eju no parastā, es tā varu teikt, mirstīgo darba prom un metos iekšā šitajā te visā trakajā pasaulē, kas ir fotografija. Tagad es būšu profesionāls fotogrāfs. Sapratu, ka esmu kalnietis. Un tad nociris galvu. Es izdomāju, es biju ofisā, man bija fantastisks darbs vienu brīdi. Ko tu darīji? Es pārstāv strādāju ar iepirkumiem, un vienā no tādiem spilgtākais mans tas posms bija, kad es strādāju tādā Saitek, kas tagad ir Solvay, šeit centrā. Okay. Un mums bija iepirkuma komanda, un tur mums bija fantastisks vadītājs Atis Bogdans, kurš bija vienkārši, viņš man liekas iedvesmot, jebkuru cilvēku darīt, jebkuru darbu, un viņš ir tāds, kur, es nezinu, viņš ir vienkārši episks vadītājs, viņš spēja savienot neiespējami savienojams cilvēks kopā vienā komandā, kur spēja strādāt kā zobrati kopā, un tur viss ir, es nezinu, kā viņš to panāk, bet viņš ir episks tajā. Un tad es pie viņu strādāju komandā, man likās, tas ir pasaules labākais darbs. Un tas, protams, kā jau daudzas lietas izbeidzās vienā brīdī, un tad es sāku meklēt kaut ko līdzīgu. Es kādus pāris gadus vēl meklēju citur darbus un domāju, ka jāmēģina dabūt tā kā tas piķis vairāk visur, un tad es mēģināju tur paaugstināties un vēl uz kaut ko. Un mani arī headhuntoja un mēģināja aizvilināt uz citām kompānijām, kamēr es kaut kur strādāju. Un tas viss bija tā kā kinda interesanti, bet es dienas beigās sēdēju mājās un domāju pie sevis, tā kā, tas ir viss, tas viss, ko šī dzīve var man piedāvāt. Es vienkārši sēdēšu ofisā un gaidīšu katru piekdienu, lai tiktu brīvībā no tām sienām. Tas bija diezgan depresīva sajūta par to. Un tad es domāju, ka man nav īsti ko zaudēt. Ir tāds tā kā, palēnu jolo. Man visu laiku bija tā doma, ka worst case scenario es atgriezīšos ofisā. Yeah. Un tā doma es vienkārši aizgāju un pateicu, lai man atlaiž. Un teicu, ka es varu iet sēdēt un gaidīt, līdz man atlaiž. Es aizgāju prom no darba tajā dienā. Jā. Tā kā, jā, un tas bija tā, es arī beidzu savu profesionālo karjeru. By the way, esmu ekonomikas maģistrs. Tā kā tas tāds paralēli tam visam, jā, es biju izmācījies un bija riktīgi viss izdarījis. Un tad es domāju, whatever, sākam fočēt, man ir pietiekami liela iedvesma to darīt. Jā. Man ir forši draugi, kas arī to dara jau. Līdz ar to, teiksim, skatoties uz Valdu un Artūru, man bija reāli piemēri, ka tas ir iespējams. Ka tu vari vienkārši paņemt kameru, fotografēt, pelnīt un neatskatīties. Un, protams, tā visa vide kopā ar citiem fotogrāfiem nereāli jautri. Visi dara savas muļķības. Tā kā tas posms, man bija kaut kādas 25 un 30. Tas ir tāds posms, kurus atceros tā kā vasaras brīvlaika, kas nebeidzās 5 gadu garumā. Ļoti labi. Tu visu laiku dari muļķības, kaut kur brauc, kaut ko. Un tas pats labākais mans lēmums tajā visā bija tas, ka es beidzot savā dzīvē nedomāšu par naudu, bet es domāšu par to, ko es darīšu un ko es gribu darīt.
Un tieši tādā veidā arī tas viss attīstījās. Kad tie 5 gadi pagāja tādā random, tādās kalnos, un viss kaut kas notika, un tad tur vajag tādu tehniku un šitādu tehniku, un visu laiku tu kaut kam dabū, un vienmēr tā nauda, kad viņi savāja, viņi atnāk, un tas tāds, es nezinu, es vienkārši ļāvos tam ceļojumam, lai viņš man pats paņem, lai man nebija baigi jāplāno pat lietas, tas vienkārši bija tā, kad telefons pats sāk zvanīt, tad viņam vajadzēja zvanīt. Un īstenībā līdz šim arī nekas baigi nav mainījies. Tā balīte ir bišķi mazāka. Protams, nāk klāt tur nopietnāk lietas, kā man mīļā sieva un man mīļā meita, kur dēļ es bieži vien ļoti daudz ko daru. Un esmu ļoti priecīgs, ka man ir iespēja būt tādā tik foršā ģimenē. Un jā, tā kā tas vienkārši bišķi tā balīte nomainīsies uz ģimeni, kas ir ļoti labi, es domāju, un tikai jebkuram tas tāds labs attīstības punkts, kurā iet vēl dziļāk tajā labsajūtā. Un tad pa lielam tā arī tas notiek. Es tagad turpinu bildēt, zvana telefons un viss notiek. Moška, tu vari izstāstīt tieši, bišķiņ tā kā skrupulozāk par to posmu, ka tu aizgāji no darba un tagad, tā kā viss, ka es metos te iekšā un kādi bija tavi soļi, lai tevi, tā kā atrod kāds, lai tevi aicina fotografēt, lai nāk tie piedāvājumi tev. Tā kā es domāju vienkārši, ka tas ir tāds, katram tas ir citādāk, un katram, man liekas, tie stāsti ir arī ļoti interesanti un dažādi, kā mēs līdz tam esam tikuši. Tu tā pārskai ļoti ātri pāri, bet, ja mēs atgriežamies atpakaļ, tad varbūt tās, kaut kādas lietas, nevarbūt ne tur pārāk izpli, bet, kaut kāds, tāds key points. Man liekas, tas key points man vienmēr bijis tāds, tā kā, hei, nevajag fotografu. Tad, principā, tu gāji un kaut noteikti, personīgi piedāvā. Personīgi, vai es piezvanīju kādam, vai es zināju, kaut kas notiek, vai tas pats Artūrs un Valdis, es viņiem teicu, hei, ja jums ir kāds liekas darbs, kurš ir, nezinu, tur, es saprotu, ka jūs jau esat tur pro level, un varbūt jums ir kādas atliekas priekš manis. Bet, tad attiecīgi, visur uz laiku, pilnīgi ar visiem bija tāds kā konstants kontakts, kur tu pajautā to vienkārši, hei, kā iet, vai ir kaut kas, ko es varu izdarīt priekš tevis, un tā arī tas viss ir gājis līdz šim. Okay. Baigi interesanti. Forši tāds man liekas, ļoti tāds iedvesmojošs stāsts, kad tu vienu dienu izdomā, kad tu gribi, un tad tu ej un dari vienkārši, un sasniedz, un esi veiksmīgs, un dzīvo forši. Tā kā turpini darīt to, ko tev patīk, katru dienu celies, droši vien bez sajūtas, ka tev jāiet šodien uz darbu. Gan jau, ka dažkārt ir, bet, es domāju tādiem lieliem vilcieniem. Brīžiem jau mums visiem apnīk un gribās. Es teiktu, ka tas nogurums ir fizisks, nevis garīgs. Es 2 dienas nebildēju, man jau ir satraukums par to. Taisnība, es tev piekrītu par to, tieši par to fizisko nogurumu. Jo man, teiksim, pēdējos 3-4 gadus gadā ir aptuveni kaut kur ap 400-500 bildēšanām, tad fiziski var diezgan nogurt. Bet jā. Varbūt izstāst visā šajā burzmā un darbā un ģimenes visā tajā padarīšanā, noteikti tev ir kādi, tu jau kaut ko teici, ka tev pirmie iedvesmas avoti bija tie tev draugi. Kā tu, teiksim, šobrīd iedvesmojies tagad? Es varētu teikt, ka vēl salīdzinoši nesen es ļoti iedvesmojos īstenībā lielākoties no cilvēkiem, kas ir vistuvāk pieejami un kas strādā tirgu. Teiksim, kaut kādus 4-5 gadus atpakaļ es ļoti iedvesmojos no Māra Ločmeļa. Man liekas, tas piemērs, kā viņš strādāja ar savu to vidēja formātu digitālu aparātu ar visām gaismām un ar to teteringu. Es vienkārši nekad nebiju redzējis neko citu, nekur citur. Viņš bija pirmais, kurš man reāli parādīja. Man sanāk caur ISSP skolu, laikam caur Ingus Bajāru uzaicināja asistēt Mārim, un es atbraucu pirmo reizi, un man likās, oh my god, tāds sets, un tur vēl bildēja, man liekas, tajā laikā bija kaut ko bildēja kopā ar vēl Krista Požiņu, un viņš bija tieši tikko NBA ticis, un man likās, tā kā, oh my god, tas vispār Latvijā ir iespējams. Un es to visu redzēju, un es atnācu mājās, un bija tāds, es no šīs dienas bildēju tetrā visu.
jā, un tad jā, tas viss vienkārši pamainīja workflow un domāšanu. Un tad, tad pamazām tu virzies uz priekšu, un tu redzi to, ka visi tie iedvesmas avoti un visi tie cilvēki ir pat blakām Latvijā pieejami, kuri fotografē ļoti augstā līmenī. Un mums ir ļoti daudz spilgti piemēri, kuri, man liekas, jebkurā dienas laikā var iedvesmot. Tas pats Māris, un teiksim, šobrīd, pirms kaut kādiem aptuveni 2 gadiem es sāku draudzēties tādu Gati Rozenfeldu, kurš arī man iedvesmoja un man palīdz bieži vien tehniski ar visādām gaismām un tiem pašiem aparātiem. Jo man dažkārt ir tie jautājumi, kāpēc tas ir labāks, un kāpēc tas ir labāks, un kāpēc to nevajag lietot. Un tad, teiksim, pie Gati noteikti tur iet pie šādiem jautājumiem, ja viņš palīdz, un viņam pašam ir daudz visādi instrumenti, kas viņam ir pieejami, ko var izmēģināt, un ar ko viņš parāda, cik forši var darīt lietas. Tā kā tas vēl viens tāds arī ļoti, ļoti labs draugs arī man, kurš iedvesmo. Un, un tad tieši tāpat arī redzēt, Artūrs attīstās, viņam arī ir tagad jau reklāmas jau lielas, un arī pie viņu var iet iedvesmoties. Un tā kā es saku, tie visi labākie iedvesmu avoti, pat blakām nav pat jāiet Instagramā iekšā, tā aizēj pasties, aizēj piezvan, aizēj līdzi. Viens zvans vai viena ziņa. Jā, aizēj. Es īstenībā arī bieži vien, es teiktu, ka nevajag, teiksim, ja gribās kādu cilvēku satikt vai ar kādu kopā kaut ko izdarīt, vienkārši uzrakst, hei, kā iet, es nevaru tev atnākt līdzi paturēt kaut ko. Droši vien gaismu, jā, bet tā kā tie visi iedvesmu avoti ir šeit pat, tu piezvani, satiecies un aizēj un viss notiek. Un man liekas, ka ļoti labu darbu arī dara ISSP. Es neizstāstīšu, kas ir, gan jau visi zina, ka atradīs. Tā ir forša skola, kurā, teiksim, arī viņi rīko visādas seminārus. Un, kā piemērs arī bija pie Mārtiņa Cīruļa seminārs. Tajā seminārā es iepazinos ar Mārtiņu Cīruļu vairāk, un ar viņu arī mēs laiku pa laikam esam satikušies un aizgājuši tenis paspēlēt. Un arī viņš, man liekas, ir ļoti labs iedvesmas avots, jo viņš arī bildē ļoti krūtas reklāmas šodien. Un tā tas notiek. Tu vienkārši aizēji kaut kur, pasaki, hei, kā tev iet, un tev viss aiziet. Un es nezinu, tajā pašā seminārā es iepazinos arī vairāk ar Lienu Petersoni, ar kur mēs tur kopā spēlējāmies. Tas bija tieši salīdzinoši nesen nopircis tādu leika aparātu. Un vienkārši mēs ar viņu spēlējāmies, un viņi bija rīktīgi priecīgi, un sev arī laika gaitā tika pie tāda. Un tas tāds, nezinu, tas viss tāds, tas kodols, tas fotografijas, tas community nav tik liels, un visi ir pieejami rokas stiepienu attālumā. Okay. Runājot, teiksim, atgriežoties par tetheringu un visām tām lietām, kā mēs zinām, viens bildēšana tā ir kaut kāda veida mākslinieckā izpausme, bet tā ir arī diezgan liela, tā kā tehnisko zināšana, tad tāds kopums. Runājot par tevi, tas, kas man nāk prātā, tev patīk eksperimentēt ar dažādām kamerām. Un bieži vien, tā kā mēs fotografi, tu droši vien arī miljonus reizes saņēmis jautājumu par to, kādu to tehniku tur to izmanto pamatā. Varbūt tās īstās ātriem soļiem, kāpēc teiksim, tev droši vien ir kaut kāds pamata aprīkojums, ko tu izmanto, un tad tev ir tās spēļu kameras. Spēļu kameras, kas īstenībā nav nekādas spēļu kameras. Vienkārši būtu interesanti izstāst, kā tu viņas tur sadali, kāpēc tev ir, kāpēc tu eksperimentē tik daudz, kāda ir tā tava motivācija, jo man liekas daudz, teiksim, fotografi, kā viņam ir tā viena sistēma, viņš tur tur kādu objektīvu nopērk, varbūt vēl vienu kameru arī no tā paša ražotāja, bet viņš ir tajā vienā ekosistēmā. Un tad, ir droši vien kāds, kas arī kaut ko paeksperimentē. Tu vienkārši esi tāds ļoti spilgs piemērs, kuram nezinu, reizi pusgadā uzrodās kaut kas jauns, interesants, un tu vienmēr stāsti tik entuziastiski par tām kamerām, tad vienkārši interesanti būtu uzzināt, kāda ir tā tava motivācija. Bet sākumā izstāst varbūt tās, kāds ir tas tavs setups, ar ko tu ikdienā strādā, un tad arī pa tām spēļu kamerām. Pamatā es izmantoju Nikonus. Man Nikoni ir bijuši no pirmā aparāta, un arī tas iedvesmas avots pirmais Nauris, viņam arī bija Nikons, tas bija tā kā, un Artūram bija Nikons, Valdim bija Nikons, Zavatski bija Nikons. Tā kā, man liekas, visi tie manās acīs krūtākie nažas ir šauji ar Nikoniem. Tad man likās, man jābūt Nikonam, un tad tā arī viņi lietoja visu laiku. Un pa ceļiem, protams, es esmu pamēģinājis tur kaut kādu Canonu, kaut kādu Sony, bet man viņa likās kaut kā
Tā kā priekš kā man mainīt visu, kas man jau ir, ja man ir jau... Viņi visi, es teiktu, viņi visi ļoti līdzīgi aparāti, viņi nav baigi lielais tur... Palēm tik daudz, cik uzraksts virsū. Šobrīd tur Sony ar savu autofokus bišķiņu rulē vairāk un Canons varbūt. Bet, es tā baigi, man liekas, tas... Un arī man tik daudz to autofokus nevajag ikdienā, lai tur precīzi asu aci dabūtu katrā reportāžā, jo es no tās reportāžas visu laiku kā bišķiņu bīdos nost. Es arī kāzas mazākas laika bildēju. Un tad līdz to, tas pamats man ir Nikons. Tur, protams, visi tie stikliņi, kas ir... Es nezinu, cik man viņi ir, bet viņi ir nosēdz visu, ko man vajag. Kaut kādi 5-6 gabali ir. Un tad... Cik tev tās kameras, cik tev Nikon? Man ir 2. Man ir Z6 un Z7. Man visu laiku bija doma, kur būtu jāpaņem tas Z8, bet es nezinu, vai baigā jēga. Jo man, kā es teicu, man tas reportāžas daļa... Ar esošiem aparātiem pietiekts ātrums, līdz to nobeigā jēga. Jā, tā kā tas pamats ir Nikons. Gaismas man ir Profoto, jo es biju agrāk lietoju Godox, un es lietoju Godox, un man visu laiku, par cik ir statiski setupi, viņiem ir tādi mikrolagi, kur pišķiņi tur tas exposure palets vai kaut kāds tur white balance nostaigā, un tas man ļoti sāk kaitināt. Man likās, tas ir normāli, bet tad es pamēģināju Profoto, un es sapratu to, ka tas nav normāli. Okay. Un tāpēc es arī izvēlējos iegādāties savus pirmos Profoto, kas bija, protams, dārgi un, man liekas, tā kā kaut kādā ziņā ārprātīga investīcija, bet tas man ir atvieglojis darbu, kas atver datoru un tur katra bilde ir identiska. Man nav jādomā par to. Es varu visiem uzlikt vienu presetu un es zinu to, ka viņš nebūs nostaigājis. Ja būs nostaigājis, varbūt vienu no kādām 300 bildēm. Man šķiet, ka līdz tam solim investēt liels līdzekļus ir, protams, jānonāk katram. Bet cik man ir sanācis, teiksim, investēt kaut kādās tādās dārgākās lietās, ko es varbūt tās nebūtu iedomājies, ka es gribu kādreiz pirkt, tad vienmēr, vismaz runājot par fotografiju, jā, kā tādu un tām visām lietām, nekad es neesmu nožēlojis par to, ka es esmu ieinvestējis vairāk. Tad vienkārši es ticu tam, ka tās Profoto zipspuldes, tas ir profesionāls inventārs, un ja viņš tev spēj konstantu rezultātu, kas, man liekas, mūsu darbā ir ļoti svarīgi nodrošināt, tad, varbūt ir vērts tur piekrāt bišķiņu, pagaidīt un paņemt kaut ko foršāku. Bet jāsāk jau ar kaut ko vienkāršāk, kā jau parasti to visi dara, bet līdz tam ir jātiek. Es teiktu, ka noteikti ir vērts sākt ar Godox un vispār saprast, vai patīk gaisma, tāpēc, ka, 2000 maksā par katru to gaismas objektu diezgan ekstrēmi, nerunājot par visiem elementiem, tur kliedētājiem, širmjiem un tā tālāk. Jā, tā kā, un pēc tam ir spēļkameras. Spēļkameras, jā, man sanāca, es man ļoti paticis ir vidējais formāts, kā izskatās, un man līdz šim nav bijis tāds baigi spēcīgs racionāls iemesls, kāpēc man tas patīk, bet es uzreiz redzu tās bildes, kad viņas iznāk ārā no tā aparāta. Es gan neesmu ar vidējā formāta filmiņu baigi daudz fotografējis, bet ar digitāliem esmu, un tas attēls nāk ārā tāds, ka viņš pārliecinoši ir kvalitatīvāks manā skatījumā. Tas varbūt subjektīvi, protams, ir pilns YouTube un vēl kaut kur ar visādiem tur. Subjektīvs. Kāpēc man tur pirkt šito, ja es varu nopirkt savu Fuji? Es zinu, ka tev ir Fuji, bet Fuji arī ir fantastisks. Viņam arī ir vidējais formāts. Man nav. Tas nav svarīgi. Bet, ir vidējais formāts. Bet Fuji ir fantastisks. Ja man arī vien brīdi bija Fuji un fantastisks kamera. Bet man nāca vēlme pēc citas spēļu kameras un es nonācu līdz Leica Q. Jo es ieraudzīju... Bet tas ir tas pirmais modelis. Tas pirmais modelis, jā. Un es ieraudzīju viņas esā, un es redzēju, ka viņam cena bija nokritus par 1000 kaut kādu pāris nedēļu laikā, un es izdomāju jāpajautāju, var dabūt vēl lejā. Un tad kaut kā sanāca sadīlot, un es nopirku, un es biju ļoti priecīgs. Un sākumā likās arī tāds tā kā stulbs pirkums. Tāpēc, ka tā ir liela nauda, un tad domā, vai tas vispār atmaksās. Cik beigās tu par viņu samaksāji? 1800 par to Leica Q. Okay. Un tas ir tas pirmais Q modelis, bet tas ir fiksēts arī objektīvi. Jā, fiksēts 28,7 ir. Es neesmu baigi pētījis, cik ļoti viņi tur kā mainījušies paudzēm ejot uz priekšu. Es zinu, ka pēdējiem laikam ir tas atlokāmais displejs tagad parādījies beidzot. Jā. Viņiem tur kaut kāda mainās sensors, bišķi paliek krutāks katram, un tad procesori, viņš paliek, kā jau modernāks aparāts. Ātrāks, atrod aci un tā tālāk. Es tieši pirms kaut kādām
pāris dienām vienkārši biju iegājis salīdzinu LV un skatījos, cik maksā Q3. Es nezinu, kāpēc es skatījos. 5,000, 6,000. Es skatījos, domāju, varbūt kaut kāda būtu forši. Otto Fočē ir vēl tagad Roberts Āboltiņš nopirka sev arī Q2, man liekas. Es domāju, varbūt tur kaut kas ir, bet es nezinu, kas tur ir tajās kamerās. Es teiksim, arī nezinu, vai man teiksim, vislabākais formā. Es viņu uzlieku uz melnbaltā profilu. Viņš, protams, RAW faili saglabā krāsā, bet viņam tas melnbaltais iepriekš nāk ārā tik forši. Man negribās viņu aiztikt. Man gribās to attēlu uzreiz likt iekšā kaut kur. Jā. Es vispār neko nelieku, bet tas ir tāds attēls, ko es labprāt padalos ar draugiem vai blakus esošiem cilvēkiem, lai viņi izmanto un priecājās. Jo tur arī tas Leica look. Jā, Leica look. Kas droši vien lielākoties saistīts ar to shallow depth of field, ka viņš vienkārši, uz to 1.7 viņš ir pietiekami mazs un foršs un optiski izdevies. Droši vien arī, katram ražotājam tas sensors tomēr ģenerē citādāk tos pikseļus un attiecīgi tas, tāpēc kā tam Fujiem, viņam ir savas krāsas un visas tās features, ko visi ir iecienījuši, tas krāsas simulācijas veco filmu stoku, par kuru visi tik ļoti priecājās. Man liekas, Leicā ir savas features, kas ir. Viņš ir tāds, tur ir kaut kāds, es nezinu, tas ir kārtējs X faktors, ko tur palielam, es varu paņemt Nikonu un uzbildēt droši to pašu. Bet ar Leicu es jūtos tā kā brīvdienās. Tas ir tā kā, tev ir tā ikdienas mašīna, ko tu brauc. Un tad svētdienās tu atver garāžu. Man liekas, kas tas ir? Tās ir tās sajūtu kameras. Jā. Tas ir par to sajūtu. Nevis par tām bildēm, bet par to procesu. Tu tur fočē kaut ko, tā bilde citādāka. Tas tāds, kaut kas neikdienišķs, kas pievelk, man liekas, tajā visā varētu būt. Es pie sevis tā domāju. Tur viss tie knibuļi, viņš ir tāds, tu paņem rokās, nezinu, droši vien gan Roberts, gan Liena varētu pateikt to, ka tu paņem viņu rokās, sāc spēlēties un tu jūties bišķi tā kā tev būtu iedots saldējums. Jā, tā kā es domāju, tas ir tāds ļoti intīms kameras brīdis, kurā tu savienojies ar viņu, un tas ir citādāk nekā. Jo es biju nonācis pie punkts, kurā pienāk brīvā diena, jo mums nav brīvdienas dienas, ka mēs nestrādājam. Un tu noliec kameras somu stūrī, un tu vienīgo kameru, ko tu izmanto, ir novērošanas kamera un telefonā kamera. Tā kā vairāk kameras tu neizmanto brīvdienās. Un tad Leica ir tas posms, kā pagarināt to experience, lai arī brīvdienās tu varētu tikt pie kameras. Jo ar viņu brīvdienās tik forši viņš ir salīdzinoši mazs. Tu ņemt, droši vien tāpat kā Fuji arī tiemet viņu somā, viņš tev tur ir, un kurā brīdī izvēlas, tev ir kadrs, tu gribi, un tu bildē, un tev patīk viņu bildēt. Jo es esmu arī mēģinājis ar to X100 bildēt, tur tieši tāpat sajūta ir. Es nezinu, kāpēc man ir Leica un kāpēc man nav Fuji, jo viņi īstenībā ļoti pēc sajūtām līdzīgi aparāti. Viņi abi dara vienu to pašu. Viņi taisa foršas bildes brīvdienās, tā ka tu negribi lietot savu kitu. Jā, man personīgi tīri tehniski, strādājot ikdienā ar to full frame, es ļoti jūtu atšķirību, tieši tajā dziļumā. Man patīk strādāt ar to mazo F ciparu. Man patīk, ka tas foniņš tur plūst, un es tam Fujiem, mazākais, kas ir F2, un tas ir kropa F2. Un tam Leica, tā kā viņai Leica ir tas full frames, tur varētu būt pilnīgi citādāk tā bilde. Un tas vienmēr ir tas faktors, kāpēc tu tā kā tev liekas, Fuji ir rītīgi krūta kamera. Viss tur nav, tā kā nav kur piesieties, bet tas ir tas viens faktors, kurš bāc, ja būtu tas full frame sensors tur, tad tā laikam būtu visi ideālākā kamera. Bet, protams, jā, tad tur uzreiz nāk kaut kādas citas lietas. Izmērs bišķi lielāks, jo es pieņemu, ka tā Leica ir lielāka nekā Fuji X100, piemēram. Bet, jā, es arī tāpatās to X100 izmantoju kā tādu sajūtu gūšanas kameru, pabarot savu dvēselīti brīvdienās, jā, tur uzliec vienkārši kaut kāds krās, tur tos toņus presēdz uzreiz iekšā, viņš to JPEG te uzģenerē, un viņš ir tik superīgs, un tev negribās neko tur viņam darīt. Iemet storijā kādā Instagram vai postā vienalga. Tas man liekas, tas, ir īpaši mums cilvēkiem, kas daudz strādā,
un maz atpūšās no sērijas, ja, tad, lai nepazaudētu kaut kādu to fotografēšanas prieku, jo dažkārt, man liekas, var kaut kur viņš tur aizslīdēt. Šis interesants koncepts. Pabeidz vai jā, es gribēju teikt to, ka, ka tev ir tā brīvdienu kamera, tad tu, man liekas, tas ir tas veids, kā tu vari nepazaudēt to deksmi turpināt. Tu vienkārši brīvdienās baudi procesu no vienkārši pildēšanas. Un tur tev nevajag kaut kāds bangers bildēt. Tu tā kā vienkārši, nezinu, tev kaut kas izbrīna, liekas forši noknipsē. Nezinu, vienalga, jebkas tas varētu būt. Man ļoti patīk mašīnas, un es kādu laiku to biju slāpējis, un tad es līdz to varu ļoti labu analoģiju ar mašīnām saskatīt. Tik līdz tu sadzirdi to V8 skaņu, kad tu viņu brauc un tu uzgāzi un jūti, kad mašīna izklausās tā kā tīģeris, kurš netiek no grātiņā ārā. Tas pats, man liekas, ir Leikas to klikšķi, kad viņš vienkārši tik patīkams ir. Viņš varbūt nav gluži V8 klikšķis, tur drīzāk būtu kāds D3 Nikons, kurš tā kā Kalašņikovs skan kāzās, kad fočēja baznīcā. bet es domāju, tā analoģija ir to, ka tev ir tā brīvdienu mašīna un tā brīvdienu kamera, un tas vienkārši ir emocionāls piedzīvojums, kur neviens nekad nesapratīs. Tikai tu. Un tā ir tā maģija. Tu pavadi laiku ar sevi. Un to nevar aizstāt. Un tas īstenībā, man liekas, ja tu to nedari, tad tu kaut kādā brīdī, tu vienkārši piespiedu kārtā nonāks tur. Tas vienkārši, domāju, laika jautājums, jā. Ok, maucam tālāk. Tu teici, ka pirmie tevi gadi fotogrāfijā bija, kā tu minēji, tā kā ballīte, ja, liela viena, man tā liekas, jā. Vai atvaļinājums, vai brīvdienas. Vasaras brīvlaiks. Vasaras brīvlaiks, jā. Noteikti tajā vasaras brīvlaikā notika kaut kādas interesants, amizants lietas, kurios kaut kāda, varbūt tās tev ir kaut kas ļoti tāds interesants palicis atmiņā, ko ir vērts, varbūt tās, ar ko vērts padalīties. Man liekas, tad ritīgi smieklīgi notikumi vienmēr ir bijuši ar Artūru, jo mēs esam Čau, kopā. Artūr, ja tu skaties vai klausies. Tad man viens no mīļākajiem atgadījumiem, mēs bildējām kāzas, un mums bija tāds zaļš Ford Focus sedans amerikāņi. Man pārlūza krēslas. Tad mēs turpinājām ņirgāties par to, kad tu brauc un pēkšņi atgulies brauciet, un tad izbaudi braucienu guļot. Un tad mēs tur likām kādas kastes aizmugurē, lai viņš nekrīt atpakaļ. Un, man liekas, tas bija tās pašas kāzas, kur bija kāzniekiem bija noīrēts Maserati kā kāzu auto. Tad jūs tur salauzt to krēslu. Visu salauzt to krēslu. Un mēs, protams, ar atļautu ātrumu dzināmies ļoti ātri pakaļ tam Maserati braucot. Un tie visi piedzīvojumi, man liekas, ar Artūru ir tādi tie ir tā kā, tas nav... Tas nav tāds ikdienas variants. Jā, ir sevišķi, ja tur, teiksim, ja bija iespēja fotografēt kaut ko, kur nav tieši blakus klients, tas vienmēr bija daudz smieklīgāk, jautrāk un varēja nedaudz izpausties mākslinieckāk ar visu. Ļoti tad tie, man liekas, ir tie viena daļa no tām jautrībām. Un tad, man liekas, otra daļa ir tās fotoprint kastes, kur, tā kā, man liekas, viens, piemēram, kastu kustas, es nezinu, viņi tagad arī vēl ir, bet tā, kad es ar Artūru sākām, viņi bija tā kā pirmsākumos visu procesu, un tad arī bija ļoti smieklīgi braukt ar tiem printeriem, un printēri visādas muļķības tur ārā, un tas ir tāds, man liekas, smieklīgs process, kurā tev regulāri kaut kas salūst, un tad domā, kā to sataisīt, vai tur, nezinu, kāds statīvs nokrīt, vai kaut kāds printers tur salūst, vai tur kaut kas krāsā nenotiek, un tev visu laiku jāmēģina izdomāt, kā to atrisināt, un tad beigās jau it kā ir viss fine, bet man liekas, tā jautrība sākās tajā brīdī kaut kas salūst. Tad domā, kā to safiksot. Un, man liekas, un arī ņemot vērā, ka, teiksim, manus tos pirmos gadus, teiksim, man fototehnika, es visu vienmēr gandrīz esmu piecis lietot. Es, man liekas, jaunu fotokameru nopirku tikai pašu pirmo, un tad pirms kaut kādiem 3 vai 4 gadiem bija Nikon Z6, tā ir otrā kamera, ko es nopirku jaunu. Jo visu laiku es pirms tam tikai lietotas lietas pirku. Jā, man liekas, bet šitais, man ir nācies dzirdēt, ka daudziem cilvēkiem ritīgi bail ir pirkt lietotas lietas, tīpaši kaut fototehnika tādas, un man ir vienmēr bijis tāds, kāpēc, kāds ir tas iemesls, un vienmēr tas atbild garantija. Tā kā, man liekas, tās kameras,
Nu, kā tu aizēji pie tā pārdevēja, nu kā, ja tu redz, ka viņš nav tur ap akmeņiem mētāts un, nezinu, pret asfaltu tur strīķēts un tas tā tālāk, nu, tu, protams, viņu iztestē un tā. Tā doma ir tāda, ka, nu, man liekas, nu, tur nav jau jābaidās. Es, starp citu, man bija, viena no manām arī kamerām, man bija 5D Mark II. Es biju viņu nopircis, un viņš bija reāli pret akmeņiem šķīdis. Man bija reāli atlausts, un es ar viņu nofočēju kaut kādus 4 gadus. Un viņam bija jau mainīts slēdzis ar visu to, un visu kārtību es viņu pārdevu tālāk. Cerams, ka cilvēks priecājas. Nu, vismaz man viņš nokalpoja, arī kritis zemē, nu, pilnīgi bez nekādām problēmām. Jā, es šitāds stāsts arī zinu, man teiksim, tu pateici, Canon Mark II. 5D Mark II, jā. Man uzreiz prātā vēl viens fotogrāfs, tāds Raimons Birkenfelds, kurš arī, man liekas, no viņu var ļoti iedvesmoties. Viņš arī tāds, es nezinu, ļoti sirsnīgs, ņauks cilvēks, un viņš arī ir, viņš parasti tik ļoti kreatīvi taisa visu savu kontentu, un vienā reizēm arī, es atceros, viņi bija tieši tas 5D Mark II, viņam bija tāda tā kā robu iekšā, un tad es viņam jautāju, kā tu dabūji to robu. Es gribēju tur tā kā nofilmēt kaut kā es ar džipu pārbraucu pāri, un viņš pārbrauc man kamerā džipu pāri. Bet viņš kaut kā tur, jā, viņam bija kaut kāds robs, un viņš droši vien, ja tu viņu uzveicinās kādreiz, viņš pastāstīs precīzāk, bet man liekas, tāds foršs stāsts, ka nu, bieži vien tā tehnika ir tāda, nu, tas ir instruments, un kā tu viņu lieto, tā tu viņu lieto, un ja tu pēc viņu lieto, tad, nu, ja vien tu neredzi, kad viņam kāds ir pārbraucis pāri tam aparātam, tad, nu, nemīdzi. Būs labi, sējies. Ja man bija tā, ka es īstenībā pats nebiju pamanījis, ka viņš bija kritis. Es pēc tam kaut kāds pasākums bija, vai es nezinu, kaut kādā veidā es biju saticies ar Arturu Paulovu. Un viņš skatās, jo viņam arī ir bijuši daudz tie 5D laikam vai vairāk viņam bija tajā laikā. Viņš saka, nu te izskatās, ka ir krītis, durtiņas mainītas. Un tad es tā ieskatos, ka tur iet tāds rops un viņš pie durtiņām apstājās. Un tā kā, jaunas durtiņas, un var redzēt, ka viņš tur ir tā kā kritis. Bet es saku, pilnīgi normāli. Man nokalpoja gadus, man liekas, kad 4 es noteikti, man liekas, ar viņu nobildēju. Vispār nekāda problēma nebija. Es sākumā, kad finansiāli apstākļi nebija tik spoži kā tagad, tad es teiktu, man ir bijuši vairāk objektīvu, kuros iekšā ir sēnes, kur ir bijuši skrāpējumi. Nevis tās, ko ēd vai pīpa, bet tā kā tās pelējumi. Jā. Viņi tur iekšā ir un tu fotografē un baigi jau neredz. Un es esmu pircis, man bija Nikon D3, kuram bija viss sensors saskrāpēts, un man tāds atnāca nībē, un bija tāds, tā kad būs lielāks efs, es vienkārši fočēšu cietās debesis, vai vienalga, kas tur būs, un tā arī es bildēju visādiem klientiem, un vienkārši tās bildes postā laboju, un viss bija fine. Jo, kad viņas salabot, tad jau neredz. Tikai tas, ka čakars labot, bet citādi viss iespējams var pirkt, lietot tehniku un nebaidīties. Un, principā, ja tu aizbrauc uz vietas, pataisi tos pāris klikšķus, uzliec, pafučē, apsties ar kaut kādu gaismu iekšā, cik tur netīrs iekšā. Tu jau lielākoties viss objektīvi tāpat, viņi paliek, viņiem tur ir visādi ceļas, vēl kaut kas un putekļi tiek iekšā. Viņi vienkārši dabīgi nolietojās, Tāpēc lielie pro tur reizi 5 vai 10 gados viņus vienkārši notirgo un kaut kā tādas pašas nopērk jaunas, jo viņi vienkārši, un tas ir ok. Un tas savukārt ir ok pirkt, jo es atteiksim, esmu pircis tādu, man bija D700, ko es nopirku par kaut kādiem 300 eiro, bet viņš jau bija aktuāls. Viņš vienkārši bija ļoti liela noskrējiena, un es viņu tā arī turpināju lietot, un fočēju savus tur pirmos foršos klientus ar to aparātu, un visiem patika bildes, un tā arī, tā tie visi aparāti nāk un iet, viņas nopērts, palieto, pārdod, jā. Man liekas, ka mums ir jautājumos viens rakstīja kaut ko par perikopu lietām. Par perikopu lietām, pēc tam mēs tiksim uz tiem jautājumiem. Bet man tas ir mans gars kaut ko pirkt, pārdod, ņemties. Es varbūt neesmu tik ļoti kā būvētājs, man patīk tas bargain, atrast bargain un nopirkt lētāk, paķimerēties tur ar to un tad pārdot. Un tas ir tāds, bet vienlaicīgi arī es vienmēr, kad tirgoju lietot tehniku pats. Man nesen bija gadījums, pagājuši gadu nopirku, man vajadzēja pārdot man Z6, kurš bija vecs jau nolietots. Un es viņu ieliku pa lītīgi lētāku cenu, un daudz tur sāk smieties, man, ka tas nav reāli, bet un es viņu nevarēju tik ātri pārdot. Un es īstenībā, mans nodoms ir pārdot lētāku tehniku, tāpēc, kad es domāju, ka ir tādi paši jaunie, kā es biju agrāk.
Jo es arī meklēju tos dīlus, un man liekas tieši forši, ka var pārdot lētāk to savu tehniku, kur ir it kā nolietot, bet viņi tikpat labi tam amatieram vai tas, kurš uzsāk fočēt, tas tā kā ir wow, tas ir riktīgs džems, viņš dabūna pro kameru pa lētām naudām un var sākt fočēt labāk. Tā grūti bija. Vai tas bija sarežģīti? Klausies, Oto, tev ir pēdējos 2 gados bijuši 2 ļoti lieli projekti. Tu esi izaudzis tik tālu, kad tu esi piedalījies 2 grāmatu tapšanā, 2 lielu nopietnu pavāru grāmatu tapšanā. Izstāsti varbūt tās par šo te projektu, par šo visu piedzīvojumu. Man liekas, tas ir tāds, liels tāds notikums un liels sasniegums māks fotografu dzīvē, piedalīties vai pašam izdot grāmatu, kur nu vēl tas, ka tev piedalies, tā kā vēl kaut kādā lielākā projektā. Tas grāmatas projekts, kā parasti ir tāds, tas viss notiek randomā. Mēs abi divi ar sievu esam baigi tādi, kas tic tam law of attraction, ka tu pievilni lietas, kuras tu gribi darīt un kuras gribi sasniegt. Un tad es tieši, man liekas, tas bija 20. gada beigās, es tieši sievai teicu, ka cik forši būtu, ja man uzaicinātu fočēt grāmatu. Un, man liekas, nedēļu vēlāk man piezvanīja Artūrs Ernecāns, kurš ir oriģinālais idejas autors, un teica, atbrauc, mums vajag parunāt par vienu projektu, un tas bija par grāmatu, un es biju tāds, kā pelnas notiek. Un man liekas, tas tā visu laiku ir. Un tad tā grāmatas tapšana tajā sākuma posmā bija tāds pilnīgs kārtējo reizi. Es biju bijis bildēt caur Volt. Volts ir man viens no lielākajiem klientiem. To negribu noslēpt. Tas tā ir. Un tad caur viņiem es biju... Es citu Volts fantastisks klients, jā. Nereāli pateikt, pats labāk. Paldies, jā. Paldies Voltam. Paldies, mēs abi vēl Voltam. Paldies jums. Jā, paldies jums, Volt komanda, jūs esat fantastiski. Jā, un es domāju, bez jums tas droši vien nekas no šitā nebūtu šeit. Bet jā, un tad arī tieši tā, es bildēju Voltam kaut ko, un tur bija Artūrs, un viņš teica, ka hei, vai vajag atnākt. Un tad viņš pēc tam pagāja laiks, un viņš uzaicināja uz tikšanos, un tad tur bija klāt arī Emīls, kas ir otrs idejas, tā kā otrs grāmatas biedrs. Un tad tā arī mēs vienkārši brainstormojām. Paralēli uzradās vēl Karolīna klātam visam, kas ir 3. galvenā dāma tajā savienībā. Un tad tā arī visu komandu, viņi visi nolasīja visu komandu un uztaisīja no A līdz Z ideju par Baltikas šefs grāmatu, kurā ir 30 labākie šefpāri no katras valsts. Un man liekas, tā pirmā grāmata noteikti ir tāda laba vēstures grāmata, jo tie šefpāri lielākā daļa joprojām ir aktuāli. Es domāju, ka viņi būs vēl kādu laiku aktuāli, un tad paies kāds laiks vēlāk, un tas būs tāds, wow, atceries, bija šitas šefpārs un šitas šefpārs. Viņš būs tāda grāmata, kur vienkārši paliks tāda forša piegājuši par to, cik forši agrāk bija. Un, es domāju, ka tas paliks tāds labs vēstījums. Kā fotovēstījums un pavāru vēstījums un arī visas receptes, kas tur iekšā ir. Un tad šis projekts paturpinājās, un tad komanda nolēma, ka tomēr uztaisīsim vēl vienu grāmatu tieši par picām, beķerējām un konfektēm. Un tad otrā grāmata bija samazināts formāts uz 60 kopā. Ja pirmajā grāmatā bija 90 šefpāri, tad otrajā 60. Un principā tas pats koncepts mēs braucām. Tikai šoreiz mēs braucām vairāk, tā kā pirmais bija vienā lokācijā visu bildēt, tad otrajā mēs vairāk mēģinājām, cik var izrauties uz viņu lokācijām. Tā kā jā, un tā pieredze ir, es nezinu, tas tā kā grūti aprakstīt, jo tas ir pilnīgi citādāk, tur nav... un arī īstenībā interesanti lieta ir tas, ka tā grāmata sākumā arī, tā pirmā grāmata radās ar domu, ka mēģinam, kas sanāks, jo neviens nezināja, vai vispār izdosies uztaisīt to grāmatu. Un man liekas, ka tas gars visiem bija tāds liels entuziasms to darīt, un tas, man liekas, sanāca diezgan labi. Un es domāju, tas pats entuziasms turpinājās, un tāpēc arī radās otra grāmata.
Okay, un kāds bija vispār tas process? Jūs tā kā vienā rāvienā vienkārši braucāt cauri visai Baltijai, vai tas kaut kādos vairākos piegājienos, kaut kādu ilgstošu termiņu, kaut kādu laika griezumā tas notika? Protams, dēļ tā, ka Latvijā mēs tuvāk esam visiem. Tad Latvijā bija vairākas dienas, bet tā, kad mēs braucām uz Lietuvu un Igauniju fotografēt, tad tas viss bija tāds tight schedules, kur vienkārši plānoja visus pa tādiem laika logiem. Un daļa bija tāda, pie kuriem mēs braucām ciemos, vairāk otrajā grāmatā. Un tad pirmajā grāmatā mēs bija tā kā katrā lokācijā bija tāda tā kā studija. Un tad uz to studiju brauc visi tie pavāri, un tad tur mēs fotografējam gan portretu, es fotografēju portretu un tos ēdienus un visu to gatavošanas procesu. Tā kā tas bija tāds, abos gadījumos tas bija tāds, 3 diennakšu darbs, kur, principā tu sāc bildēt, pabalējies, bišķiņ paguli bildē, un tā vienkārši 3 dienas tu esi tādā ritenī, kur tā balīte ir vairāk kā tāda komunikācija pēc darbiem, kā vispār gāja, tā kā tāda refleksija ar biedriem, kāds vispār bija tas viss process. Es nezinu, man grūti izstāstīt, kā tas ir, tāpēc, ka tas vienkārši ir. Tā ir tā tiecaties pēc tā un izbaudat, kā tas ir. Jo tas vienkārši ir cita. Es nevaru to salīdzināt ar nevienu tādu tā kā ikdienišķo darbu, jo parasti ikdienas darbs tāds nāc uzšauja aizēja un viss, un tev nav. Droši vien arī gandarījums pilnīgi citādāks, kad tu saņem fizisku grāmatu rokās, kur ir pilna ar tavu darbu. Tā kā tu fočējot to grāmatu radot, iet cauri visas emocijas, tad priecīgs, dusmīgs, kādu nogalināt, tad kādu mīlēt un tā, un tad viss iet cauri tāds emocionāls plūdums beigās jau, kad tā grāmata iznāk ārā, tad visi apskaujās un pasaka viens otru, ka mīl viens otru, un tad visi ir forši. Bet tas ir tāds emocionāls garš process, kurā, protams, visi ir priecīgi, kad ierauga to garu darbu. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds izbaudāms process ar daudz emocijām, kurš galā ir tas lielā tā bībele. Tā kā jā, grāmata baigi interesanti. Tu tikko pie manis Kārlis bija un viņš atnāk un viņš man rāda to savu grāmatu, ko viņš tur uztaisījis. Tās ir pilnīgi citas sajūtas. Kā ikdienā tiešām tajā postojot tur internetā to visu, un 90% tev darba tāpatās paliek pikseļos kaut kur cietajos diskos, un tad, kad tev viņi to fiziski, to es viņu rokā turi, tad tā ir tāda, baigi pazudus, man liekas, vērtība īstenībā, mūsdienās, un tad, kad tu viņu sajūti, man liekas, arī jebkurš fizisks, nezinu, tur kaut vai mūzikas ieraksts, plate, es nezinu, spēle, uz plēša, man liekas, tas ir citādākas emocijas, citādākas sajūtas, un tā uzreiz tad vērtība lielāka. Tam visam ir. Jā. Labi, maucam tālāk. Runājam, kaut ko tu tur bišķiņ ieminējies, bet varbūt tās pastāsti, kā, teiksim, tu ikdienā sevi turpini izglītot foto jomā, jo zin kā, daudz no mums ir, mēs noteikti esam, sasnieguši kaut kādu līmeni, mēs mākam tur, kādreiz bija tas labais teiciens tāds, tā kā, tad, kad mēs kaut ko uzsākam, tad tas tā kā ar sērfošanu, sākumā tu tur pļunčājies, kaut ko nemāk vilni ķert, un tad beigās tu tā kā tiec tur kaut kādā konkrētā levelā, un tad tu sērfo pa tiem viļņiem un ņem tos viļņus priekšā, un man liekas, ar bildēšanu, ar jebkuriem īstenībā lieta ir tā, tad, noteikti pienāk brīdis, kad vajadzētu vēl kaut ko, un tad attiecīgi, kā ir ar tevi, kā tu ikdienā, turpini attīstīt savu prasmi. Man jāsarošina to, ka es līdzīgi kā daudz fotografu droši vien. Tā fotografija nav nekas tāds, man liekas, kur tev ir nepieciešams maģistra grāds, lai sāktu fotografēt. Tas tāds diezgan tāds hard skills, kur vienkārši learn as you go. Un es pārsvarā mācījos darot. Man liekas, tā kā forši ir tad, ja tev ir sevišķi, ja klients ir gatavs eksperimentēt, tad tie ir vislabākie. Jā. Vismaz man tā sanāk, kad tu uzņemies fotografēt, bet, principā, risks tajā brīdī klienta pusē, un tajā brīdī tu vairāk mācies, un klients vairāk riskē un arī mācās, un
Tādi gadījumi gadās, un tas nav slikti. Noteikti tādas variantus vajag pieņemt, un jācer, ka tas nebūs fuck-ups, bet ja tas ir, tad gadās. Bet es domāju, tie ir vislabākie brīži, kad mācīties. Jā. Un paralēli, es esmu, protams, gājis cauri visādiem tur Creative Live un visiem šitiem arī kaut ko skatījies. Un tad bija baigi interesanti. Es baigi daudz nemācos, bet es šogad pirmo reizi aizbraucu uz fizisku workshopu kā sauc to Saligonijā? Sārimā. Okay. Uz Sārimā es biju uz workshopu nedēļas garumā. Par ko bija workshops? Es biju, tur bija atbraucis amerikāņu fotogrāfu Joe McNally. Jā. Es biju uz workshopu nedēļu mācīties vienkārši viņa tehnikas un to, ko viņš dara tur. Un man bija vienkārši ienāca prātā interesants stāsts par to, ka es agrāk bija tas Creative Live, kur varēja nopirkt tos kursus viņu. Kur plēnam tas pats vien ir gandrīz, tādā. Nav tas pats, bet, idejiski. Un tie kursi maksāja uz akciju $10, un es nevarēju atļauties viņus nopirkt. Un tad šogad es varēju atļauties samaksāt $4,000 par nedēļas workshopu un aizbraukt redzēt viņu dzīvējā. Un tad, man liekas, tas ir tāds labs attīstības punkts kaut kādā ziņā, varbūt nav saistīts ar mācīšanos, bet tas kad ir tie dzīves punkti, kuros tu kaut ko vari un nevar izdarīt. Un tad vienkārši, man liekas, katram ir savs laiks, un līdz to es domāju mācīšanās tieši tāpat. Katram ir savs ceļš, katram ir savu formātu, kā viņš iemācās kaut ko. Un tad manā gadījumā lielākoties viss ir learn as you go, jo tu tev ir uzdevums un tu izdomā, kā viņu izpildīt. Un tas viss attiecās gan uz gaismošanu, gan uz fočēšanu, gan uz tiem pašiem aparātiem, apstrāde. It sevišķi Photoshops. Man liekas, katru reizi, kad man ir bijis kaut kas sarežģītāks Photoshopā, es varu vaļā YouTube un skatos, kā klonēt, kā zīmēt. Un līdz to tas skills aug vienkārši darot. Un tad šogad mācību ietvaros biju tajā Sārimā, kuras... Kā es pats teicu, es braucu uz šejieni iemācīties pilnīgi visu, ko dara Joe. Es gribu iemācīties, kā viņš elpo, kā viņš guļ, kā viņš dara visu. Es viņu tā arī pastāstīju, viņš ļoti smējās, ka man liels entuziasms pārtap pa viņu. Bet man likās, ka ja es tērēju naudu un braucu kaut ko mācīties, tad man ir jāapgūst pilnīgi visu, ko viņš spēja iedot man. Un tā arī bija. Un tā bija nedēļa, kur mēs principā no 9 rītā līdz 11 vakarā katru dienu bijām kopā ar šo fotogrāfu. Un viņš bija ļoti atsaucīgs, viņš palīdzēja visu. Viņš visas nedēļas garumā, teiksim, viņš arī ir Nikon ambassadors. Un viņš, teiksim, visas nedēļas garumā ļāva man izmantot Nikon Z8, kas bija tikko iznācis. Un, teiksim, tajā nedēļā es pilnībā dabūju iespēju spēlēties to aparātu, līdz es sapratu, ka vai viņu vajag vai nevajag. Un paralēli plusā arī bija Profoto atsūtījuši ļoti daudz jaunos savus produktus. Un tad tas nedēļas workshops bija tāds test fields, kur bija modelis un modeļi un lokācijas un gaismas un aparāti. Un tu mācies no cilvēka, kurš ir, es pat nezinu, cik viņam pieredze, 50 gadu pieredze fotogrāfijā, kurš ir fotografējis projekts, kuriem ir budžeti, 200,000, 300,000, miljonus. Un tu vienkārši mācies no cilvēka gaismot, fočēt, sajust. Un tā pieredze. Bija tā vērta? Protams. Es neteiktu, ka es iemācījos vadīt miljonus vērtus projektus fotogrāfijā, bet tā sajūta, ko tu iegūsti no tāda mākslinieka, no tāda eksperta, ir tāda, ka tu neesi tik tālu no turienes. Tas viss ir tāpat, tas viss ir reāli. Tas nav neiespējami, tas vienkārši jādara. Un viņš tieši tāpat teica, ka viņš bija, kā viņš pats teica, ka viņš bija parasts puika no Ņujorkas, kur vienkārši bija leika rokās, vai kas viņam bija tie laikā, es nezinu. Viņš vienkārši arī sāka fočēt visu pēc kārtas, un viņš arī stāstīs, ka viņa dzīves laikā ir bijuši augšas un lejas, un brīži, kad viņš ir bezmazliet nebijis ko ēst arī savā viduskarjerā. Un man liekas, tas ir tas, ko viņš iemācīja embraceot to, ka tev jāņem ir tās pozitīvās lietas no tā visa, kas tev notiek dzīvē. Tā kā es stāstīju par savu vasaras brīvlaiku, kas sākās no plus mīnus 26 gadu vecuma, tad es bieži vien atskatos uz to 1. 2. gadu fotogrāfijā, ko es sāku, kad es pelnīju stipri mazāk nekā es pelnīju savā office darbā, bet es biju tik fucking laimīgs tajā 1. gadā. Tas bija tā kā labākais, kas tajā manā dzīvē bija.
Un tāpēc man vienmēr ir bijis tas humble sajūta par to, ka es no pilnīgi no nekā esmu sācis. Protams, es nevaru teikt nekā, jo es esmu strādājis, man ir kaut kāda pieredze, un es māku runāt un tādas lietas arī. Bet, principā, tas ir tā fotografija man ir bijis kā jebkura cita cilvēka biznesa, kas sākās no nulles. Un pirmie 2-3 gadi ir tādi, kur tu vienkārši ej cauri visiem. Izbauda visas kanalizācijas spektru. un tu nonāc pēc tam kaut kādos jau. Un katru gadu tev ir kaut kādi labāki un labāki klienti. Un laika gaitā tā arī ir. Tu paliec pozitīvs, tu neesi krāns, tu visiem esi atsaucīgs un vienkārši esi godīgs pret sevi un citiem. Tev turpinās zvanīt. Un es domāju, ka tas arī ir tas, ko vajag iemācīties. Man liekas, in general, tu nevari iemācīties tik daudz fotografiju kā cilvēcību. Jo man liekas, visi fotografi var uzfotografēt fotografiju labi. Bet būt cilvēkam tas kaut kas rīktīgi labs, ko iemācīties. Un tad, kad to māk darīt, tad viss gribēs tev strādāt. Jā, es tev, man liekas, pilnīgi piekrītu. Jā. Tā noteikti ir. Tā cilvēcība, pozitīvisms un kaut kāda tās labās enerģijas izstarošana. Tas arī attiecīgi bieži vien nospēlē to galveno lomu. Nevis tas tavs, kaut kāds. Nē, tas tavs skills arī spēlē noteikti kaut kādu lomu, bet bieži vien tā otra puse varētu būt tā izšķirošā, kāpēc izvēlās tieši tevi, nevis kādu citu. Ko esam nonākuši pie jaunās vecās rubrikas klausītāju jautājumu un skatītāju jautājumu. Artūra jautājums labākais. Jā. Bet to mēs neteiksim, tas būs paliks pie Artūra. Paldies visiem, kas iesūtīja jautājumus. Jautājumu nav daudz, un daudz ir ļoti nenopietni, tos mēs nelasīsim, bet jebkurā gadījumā, šī sadaļa ir paredzēta lai būtu šī atgriezeniskā saite jums, klausītāji, skatītāji, uz kurā, principā, mēs kopīgi vai mans viesis, šajā gadījumā auto, atbild uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un pirmais jautājums būs no lietotāja ar niku. Ja es nosaucu nepareizi, es ļoti atvainojos. Varbūt tās daudziem tur tās izrunas un tas vispārējais. Niks Rouzī jautā, kā nonāca līdz lēmumam paņemt Leiku? Tas droši vien, kā ar visām spīdīgām lietām, tu vienkārši viņas ieraugi un tad sagribi un tad viņas atnāk pie tevi. Es nezinu. Tu zīmē blociņā, zīmē, kā viņam ir izstīties. Katru reizi tev sanāk labāk līdz brīdim, kad viņi parādās uz tavu galdiem. Es nezinu. Leikas lēmums bija diezgan spontāns. Es biju pāris reizes pie dažādiem draugiem pamēģinājis. Man likās, ka tas ir, tāpēc, ka cita perspektīva. Sevišķi tas ir rangefinder. Viss M-Leikas ir pilnīgi citādāk. Gribētu teikt kādu lamāru, bet jā. Ir pilnīgi citādāk, un tu nevar salīdzināt. Tas ir, atkal kārtējs, tie aparāti visi ir kaut kāda to sajūta, un tu nevar viņus atdalīt. Tāpat kā objektīvi ir savu tie zīmējumi. Protams, tu vari fočēt ar 24/7 visu pilnībā, un tev sanāks, un būs fine. Bet tās tehniskās nianses un visas tās laikas un tās lietas, tas vairāk tas dvēseļu Jā, mēs jau šito bišķi pieskārāmies, kad vairāk ir tieši par tām sajūtām, vairāk šeit ir runa. Un man Leika bija tāds, pamēģinam. Te arī nāca tāds, pamēģināšu un nepatiks pārdošu. Man vienmēr ir visām lietām, ko es mēģinu, man tāds, man gribās pamēģināt, es pamēģināšu, un ja man nepatiks, es pārdošu. Un tā es arī tās lietas testēju, un Leica Q man ir jau vairāk kā gadu. Tā arī viņi turpina lietot laiku pa laikam. Un man liekas, ka šis kungs, kas raksta arī, tieši tāpat bija līdzi, man nebija foto assignments, es biju līdzi labam draugam Jānim Vankam, mēs bijām, viņu uzaicināja ar Teslu braukt pa Žagarkalnu. Tas bija labs. Tas bija ļoti labs, jā. Tas bija ļoti labs. Un tur es arī papildēju kaut ko, un tāpēc, kad ir līdzi tas aparāts. Kas tur bija ar to Teslu? Kas tas projekts?
Tur, es nezinu, cik daudz drīkst teikt, bet es zinu, ka Oxdrive taisīja tur izklaides, kuras viņi taisīja kā reklāmu, un tad es vienkārši biju, es aizbraucu līdz Jānim, un bija jautri pabraukāties ar Teslu un ar... Jā, vēl mēs tur, ko tu vēl, nu jā, man jau patīk tās mašīnas, bet man vienā brīdīs tur... Nē, nav būtiski. Ļoti labi. Jā. Ok. Nākamais jautājums, ko uzdod Kristīna Lāc. Vai vari tagad iedomāties sevi strādājumu office darbu 9 līdz 5? Tas laikam ir tā, ka... Nē, īstenībā tas ir ļoti labs jautājums. Es Artūram uzdevu iepriekšējo reizi, vai tu esi iedomājies, ka tu varētu darīt... to, ko tu dari tagad līdz sirmam vecumam, vai varbūt tās vienā brīdī? Es ļoti gribētu, lai man nebūtu jāiet uz ofisu. bet es vienmēr, es negribu teikt nekad, jo es nezinu, kas notiks, kurā dzīves brīdī. Un, es domāju, ka office darbs jau 9 to 5 var būt dažādās formās. Jo es esmu bieži vien domājis, ka esmu maģistrs, varētu kādā brīdī doktorantūrā iestāties un pabeigt to un būt profesors. Jā. Vai arī nē. bet nu jā, tā kā es nezinu, kur tā dzīve aizies. Un es domāju, ka tas ir... Es negribētu tagad, bet es nezinu, kas būs rīt. Es negribu teikt nē, bet es, tā kā... Nekad nesaki nekad, bet negribētos. Jā, jo vismaz, es nezinu, teiksim, viņam būtu jābrauc, jādodas atpakaļ darba vietā, kurā es strādāju, tad, kad es biju ļoti priecīgs kopā ar Ati un visiem komandas biedriem, kas bija Saitek laikā, tas bija fucking episki. Es labprāt tur aizgriezos uz kaut teiz nedēļu, jo tas bija forši. Bet jā, tā kā... Un tā ir tā kā spilgtākā, labākā pieredze no office. Es nesaku, ka pārējās bija šausmīgi sliktas, jo vienkārši es citos darbos strādājot, nejūtos piepildīts. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Un to var panākt vai tos vadītājs, vai nu tu pats atrodi tos veidus, kā tu sev piepildi līdz to. Es domāju, ka viss atkarīgs no tā piepildījuma. Ja tas emocionāli piepildi un tu esi laimīgs, tad varētu arī 9 to 5 blēst. Labs. Vai not? Jā, pēc nē. Jā. Okay. Nākamais jautājums. Toms teicis, laikam tevi nepazīst. Un man liekas, mēs arī par šito neparunājām. Toms teicis jautā, ar ko viņš nodarbojās. Respektīvi, es uztveršu to jautājumu tā, kāda žanra fotogrāfs tu esi? Ko tu bildē? Ko tev patīk bildēt visvairāk? Kā tu sev pats... Es bildēju ēdienu. Pamatā tu esi ēdienas. Ēdienas reklāma, interjeri. Tagad man patīk mašīnas ar bildēm. Okay. Mašīnas. Bet man arī, ka viņam braukt vairāk kā bildēm. Ir kaut kādas lietas, ko tev arī nepatīk bildēm? Nav jau laikam baigi korekti teikt to, kas nepatīk. Vienkārši ir lietas, kuras es cenšos. Kurš mazāk patīk? Jā, mazāk patīk. Jo es atceros, kad es esmu... Tas būtu tā politkorekta. Jā, es esmu par kāzām bieži vien runāju. Teiksim, kāzas ir tāds žanrs, kuras es tāpat uzbildēju laiku pa laikam. Un tas vienkārši ir normāli, man liekas. Un es bieži vien formulēju to, ka kāzas ir laiku pa laikam jāuzbildē, lai atcerētos, kā ir bildēt kāzas. Un tad ir tā, ka es parasti atceros, kā viņas bildēt, un tad es viņas vairs nebildēju kādu laiku. Tas ļoti grūts žanrs. Un es vienmēr esmu teicis, ka tas ir labāk. Kas tev liekas grūts kāzu fotogrāfijā tieši? Tas stundas un es parasti spilgtākais piemērs ir, ja tādas ir 2 vai 3 pēc kārtas, jo man ir bijuši 3 kāzas pēc kārtas kopā, ko es 2 esmu fočējis. Es nezinu, kā viens to var izdarīt, bet 2 fočējot, esmu bijuši 3 kāzās pēc kārtas. 3 dienas. Jā, 3 dienas kārtas, kur tu esi 8, teiksim, Daugavpilī, bliez līdz 2:00, tad mauc atpakaļ uz Rīgu, un tad brauc uz Liepāju nākamajā rītā, un tad es atpakaļ vēl kaut kur. Un tā ir bijis. Un tas ir ekstrēmi. Tas ļoti ekstrēmi, un es negribētu, teiksim, man liekas, tas nav tās naudas vērts tā bliest, bet es nezinu, cik tagad, ja teiksim, katra kāzas, pa katrā, teiksim, man liekas, ka kāzām būtu jāmaksā 2000 vismaz. Un tas man liktos adekvāti, ņemot vērā, cik vispār maksā fotogrāfs un cik stundas aiziet kāzās. Tāpēc, ka vidēji vienas kāzas, principā, parasti ir kādas, es teiktu, 15 līdz 20 stundas. Tas tad iekļauj to visu braukšanu.
make-up likšanu, tur visu to sagatavošanos un beigās vēl visu mičošanās, pēc mičošanās vēl balīti paņem. Nu, tas ir ārprātīgas stundas. Tas ir gan īsti tas diennakti strādā. Strādā diennakti. Tev ir, nezinu, 5-6 tūkstoši bildes. Un viņas visas vajag izšķirot, editot, un ja vēl ir jātaisa tur Photoshops, vēl kaut kas. Nu, tas ir crazy, tas ir nedēļas darbs. Un tad katrs parēķina savu stundas likmu, nedēļas pavadīt darbu, nu rēķina 20 stundas darbdienu, teiksim, fočējot. Edits, teiksim, paņem vēl 30 stundas, nu es rēķinu, ka parasti vienas fočēšanas stunda ir viena edits stunda. Kāzām īstenībā bieži vien ir vairāk. Un, teiksim, tev 50 stundas aiziet. Tā ir standarta darba nedēļa ir 40 stundas. Nu, un, teiksim, fotogrāfs parasti prasa kāzās, tu nezinu, kaut kādas, nu, līdz 100 eiro stundā, vai ne? Nu, gan jā. Nu, tad, principā, tu izdali to savus, teiksim, 100 eiro stundā reiz, nu, lielākoties, cik esmu dzirdējis, ņem 1000 līdz 1500. Tad tu paņem 1000 eiro un sadali ar 50 stundām, un tik tu saņemsi stundā, it kā. Nav slikts cipars, bet tas ir diezgan nogurdinoši. Tom teica, tu dzirdēji, jā? Tu zini, kas tev jādara nākamgad. Jā, es teiktu, nu jā, man saprotu, ka visus, kas grib, nu, teiksim, es saprotu klientus, kur negrib bieži vien, nu, tas ir normāli, ka neviens negrib pacelt cenas, bet šobrīd, teiksim, visam aug cenas, un viss ir tāds, tā kā, nu, saspringts, nu, finansiāli dārgāk, viss kaut kas paliek. Un tas, man liekas, tikai normāli, kad arī fotografi drīkst bišķi pacelt to cenu, un es iedrošinu visus fotogrāfus celt cenas. Man liekas, tas ir tikai ļauj. Es atļauju. No šodienas varam pacelt cenas. Tieši tā. Nu jā, man liekas, tas ir vienkārši, tas ir tāds tā kā, es agrāk baidījos celt cenu, un es sapratu to, ka tas ir tikai normāli. Tu pacelt cenu, bišķiņ baidies, kaut kas pazūd, kaut kas parādās, un tu rulē tālāk. Un tad vienkārši tas ir tāds, un es tieši, mēs podcastu sākumā runājam par to, nu, tā kā cik daudz nauda ir pieejama, ne? Jā. Viņi ir pieejami tieši tik, cik tev vajag. Nu, tā kā paņem tik, cik tev vajag un nebaidies no tā. Un īstie cilvēki atnāks un viss notiks. Protams, nevajag būt arī kokī un tā, bet tas viss ir iespējams. Tikai vajag gribēt un darīt. Darīt un būt un viss notiek. Labi, paldies tev. Mums ir vēl viens jautājums no Ievas Vizuāls. Kā jums abiem šķiet, vai mūsdienās fotografi ir par daudz? Vai mums šķiet, ka fotografi mūsdienās šajā telpā? Nē, fotografi. Nu, atbild tu, un tad es varbūt savu to atbildi sniegšu. Te ir jautājums, kas ir par daudz fotografu, jo visam ir kameras, pat 2-3 kabatā. Tad noteikti mēs visi esam fotografi. Es nezinu, man liekas, fotografi nav par daudz. Nekad nav par daudz fotografu. Visi var būt fotografi. Un tad mēs tiksim galā. Jā. Man liekas, ja mēs skatāmies no tā viedokļa, kad visi ir fotografi, tad mēs esam par daudz. Nē, tad mēs neesam par daudz, bet ja mēs runājam par kaut kādām profesionālām lietām, tad varbūt mēs esam par daudz, nu tā kā Latvijas tirgu. Bet tas nebūtu nav slikti. Nu, man liekas, tā konkurence vairo tikai to, ka cilvēki vairāk iespringst, vairāk mācās, vairāk pievērš uzmanību kaut kādām detaļām, un katrs grib to savu kaut kādu gabaliņu, nišiņu ieņemt un forši tur arī dzīvoties. Tā kā man liekas, jā, nu tas, kad ir daudz fotografu, tas nemaz nav slikti. Man īstenībā ir komentārs par konkurenci. Nu, pastāsti. Jo konkurence neeksistē. Tad, ja, nu, teiksim, autostrāds ir tikai viens. Ok. Man nav konkurence. Nē, nu tādā ziņā. Un tas, man liekas, tā ir viena no apziņām, ko tu vari ieslēgt tajā brīdī, kad tevi meklē darbus. Un tā kā tu meklē darbus sev, un tavs darbs tev, un to neviens nepaņems. Un ja paņems, tas nav tev. Un tādā ziņā. Šis ir ļoti labi. Forši. Ļoti labi atbild. Nu jā. Tā kā tu vienkārši konkurences pats sev izveido galvā. Mega. Paldies tev, Otto. Ar to arī mēs beidzam mūsu... Pagāja pusotru stundu. Nē, pagājis nepabeidz. Ar to mēs beidzam klausītāju un skatītāju jautājumus. Paldies jums. Mēs bīdam tālāk ar iepriekš sagatavotiem maniem jautājumiem. Otto, izstāstīji, tu teici, ka tu baigi daudz neko neposto no sevis. Kāds ir iemesls tam, ka tu tā kā, nu,
neliec tos darbus Instagramā, Flickrī, nezinu, kur tur vēl cilvēki liek. TikTokā. Man ir divas daļas, kā es uz to skatos. Viena daļa ir tāda, ka man gribētos to vizuālo skatu, lai visi zina manu portfolio un ko es fotografēju. Bet man nāk paralēli otra lieta iekšā, kad es diezgan, man liekas, ka tās bildes lielā, cevišķi tas nāk no reportāžu laikiem. Es nevienu reportāžu centos pats nepostot, es tikai repostēju to, ko klienti ieliek. Tāpēc, ka man liekas, ka tā ir viņa atbildība dalīties ar to, ko viņa redz, kas ir svarīgi. Un tad, es teiksim, varu nopostēt bildi, kurā es neieraugu kaut ko, kas viņa brandam ir svarīgs vai kaut kā tam līdzīgi. Tādēļ, man liekas, vienmēr tā postošana ir tāds, varbūt es pārāk baidos no tā. Un paralēli arī, protams, man īsti nepatīk sociālos tīklus izmantot tādā ikdienas formā. Es pārsvarā tāds klasisks, patīk piezvanīt kādam un aiziet ciemos. Man liekas, tu baigi nepatērē sociālos tīklus tā kā ikdienā. Protams, kas patērē pārsvarā muļķībām. TikTok skaties. Es neskatos TikTok. Tā ir, es skatos Instagramā muļķības. Un tad es sūtu draugiem. Jā, tas ir tas, kā es patērēju sociālos tīklus, jo es nezinu, man liekas, no manis tā ir tā kā baigā enerģijas patēriņš, tas izdomāt, ko es postošu, kāpēc es postošu, veidot. Esmu redzējis, ka citi veido tos, to timeline, ka tur no 9 bildēm saliek vienu bildi. Jā, tā, ka tu atver to profilu, jā? Es domāju, wow, episki, man nekad tam nebūs laiks. Es nezinu, man nav enerģija tādām lietām. Man īstenībā tas šķiet ļoti muļķīgi. Tāpēc, kad tu ar tādu domu, ka cilvēks tagad vērs tavu profilu vaļā, tas strādāja, man liekas, ļoti īsu brīdi. Tas bija tāds kaut kāds piedūriens visiem. Tagad taču tavas individuālās bildes, individuālai posti parādās citiem. Tur iedomājas, tu tur nezinu, kaut kādu galvu. Es 3, 4 vai 8 postos un pusgalva kaut kādā parādās kādam. Man liekas, ka tas galīgi garām ir tādas lietas. Man patīk manas sievas viedoklis par sociāliem tīkliem. Man liekas, tā ir laba pieeja, un es arī pie tā pieturos par to postošanu. Kad tas posts un tas storijas, ko tie liec, ir tā kā tāds. Tu to dari tā, ka tev ir labas emocijas, un tu vienkārši papildini un pastiprini to savu labo sajūtu ar to, ka tu iepostē un tā kā prolongo to sajūtu. Un tas man patīk, un tas liekas forši. Es ļoti reti to postus tādas lieku, jo es pašā, nezinu, man liekas, ka es vairāk cenšos baudīt to brīdi, tā, kad es esmu tur. Un man, teiksim, ir daudz svarīgāk, kad tā kā, piemēram, esmu restorānā, man ir daudz svarīgāk iepazīties ar šefpāru vai īpašnieku, parunāt par to, kā viņam iet, ko viņš dara, kāda viņam hobija, vai viņam ir bērni, pajautāt, kā viņš jūtās par visu kaut ko, un vai viņš, nezinu, grib uzlabojumus, kādus uzlabojumus. Man tas liekas daudz interesantāk nekā filmēt, kā pavārs vai kāds kaut ko cep un griež, un tikmēr neviens nerunā, un tad ir tāds, nē, pagaidiet, es nespēju to izdarīt, man liekas, tas ir realitātes izdzēšana, un man liekas, tik daudz, tik forši var nodibināt kontakts, iepazīties un īstenībā dabūt foršus draugus no tā procesa, kad tu bildē. Nevis taisīt fake kaut kādu vizuālu materiālu, kas varbūt kādam interesē, un viņus uzkurina tas process, bet man liekas, ka man uzkurina tā realitāte. Interesants fakts, es bieži vien ņemu uz sesijām līdz arī savu meitu, kas ir tāda funkī lieta tam visam virs. Jo es arī tas, man liekas, daudz vērtīgāk, kad tu iesaisti to visu savu dzīvi tajā, un man liekas, ka tas ir forši dzīvot to visu procesu. Un var nezinu, tikpat labu sesiju nāk līdz meita vai sieva kaut kad, vai es nezinu, tikpat labi es iesaistos tur sievas lietās, vai man liekas, tas viss, tas dinamiskums un tas foršums veidojas tajā, kad tu izbaudi tos procesus, un tas viss notiek tā brīvi un nepiespiesti. Labs. Forši. Jā. Ļoti labi. Malacis. Vai tev sanāk vispār, sekot fotoindustrijai vietēji līdzi? Teiksim, ir kaut kādas lietas, ko tu kam tu seko līdzi, kāda tev vispār šķiet fotoindustrija Latvijā šobrīd, mūsdienās?
Nu, es skatos, ko dara, kā visiem jau ir tie savi kaut kādi konkurenti, tomēr, lai cik ļoti viņi nebūtu. Tu pēti tos konkurentus. Es bišķiņ pēti. Ko tas tur dara? Jā, bet lielākoties industrijas skatos tikai no tā viedokļa, ka es lielākā daļā vienkārši piezinu, pasaku čau, ka aizbrauc paciemojos, padzer kafiju vai kaut ko tādu, bet ir tāds, teiksim, ēdienu industrijas tāds Māris Kiseļovs, varbūt es redzēju. Jā. Viņa, man liekas, ir foršs ēdienu bildes, ko es laiku iečakoju. Tad ir tāds Mihaila Food. Jā. Viņš tur bliež kaut kādas arī tur savas, viņš riktīgi skatās, baigas sociīšiem strādā. Tad... Tas, kurš piedalās tajos konkursos, tajos Foodēlijos. Es nezinu, kas man nav jāskas tev konkursiem, bet viņš tur uzvar viņus. Jā. Bet nezinu, cik viņi ir labi vai nav. Nu, tā kā. Es arī nezinu. Tāpēc, man ir, nezinu. Jā, bet es redzu viņu attēlus, viņi ļoti forši, un droši vien, ka tie apbalvojumi ir pelnīti un viss kārtībā. Tur vienkārši es par viņu neko nezinu, es neesmu izpētījis. Un, protams, tad vēl ir, tagad ir tāda Zana Priede, pareizi? Viņa stailo, jā, viņai arī ļoti, ļoti forši sanāk, skatos visādi plakāti vēl. Un vēl ir, laikam, Anda Upmane. Tie tādi, ko es redzu, laikam sekoju līdzi, un tie tādi, man liekas, forši ēdienu paraugu demonstrējumu, kā forši bildēni, kas, man liekas, ir ļoti labs līmenis no tādiem vietējiem konkurentiem. Ko es skatos? Ok, labi. Tev noteikti, Oto, ir savas, fotografu karjeras laikā sanācis sadarboties ar ļoti daudz dažādiem uzņēmumiem, brandiem, un kur tu tikko sadarbojies, grāmatu uztaisīji, tad tur Volts, IKEA, vēl visādi. Varbūt tev ir kaut kādi, tādi sapņu uzņēmumi, ar kuriem tu gribētu sadarboties kaut kad nākotnē, vai tu esi par kaut ko tādu domājis, kaut kāds tāds sapņu, tad sadarbība, projekts kaut kāds nenormāls, ko tu gribētos izdarīt? Šis ir tāds mainīgs, es laiku, teiksim, es esmu pēdējā laikā baigi mašīnas laiku pētu, un tad man ir tāds mašīna temats šobrīd, un es absolūti kūstu no slogana Driven by Dreams, kas ir Poršām, un es absolūti Porsche fans. Un es tagad kaut kā nesen skatījos, viņiem ir tāda grāmata zilā krāsā, arī Driven by Dreams, kur ir 75 gadu tāda vēsture. Un tu to grāmatu šķirst, un tu redz tās auto bildes, un man liekas, tas ir kaut kas tā kā dokumentēt ražošanu un emocijas no tāda lietotāja perspektīvas. Tā kā Porsche doma, man liekas, tā filozofija ir par to, ka jo mazāk to mašīnu nobrauc, jo sliktāk tu esi uzvedies. Un man liekas, ka tā ir tā doma, ka tā ir tā mašīna, kur tu arī man ir visu laiku bijis sapnis tādu dabūt, un es visu laiku uz to esmu gājis. Un man liekas, ka tajā brīdī, kad tā būs pie manas mājas, un es viņā varēšu iekāpt un piedzīvot to savu sapni. Un tad, man liekas, tas man ļoti emocionāli rezonē, ka tu spēji piepildīt savus sapņus, lai gan tas ir priekšmets, un tas nav nekas tāds. Tas ir taustāms, nevis filozofisks, bet man liekas, tas ir labs sākums un labs veids, kā vispār brands var strādāt, ka tu esi sapņu piepildītājs. Un tā, man liekas, vispār ir laba filozofija, ka tu spēji radīt cilvēkiem, izpildīt cilvēku tos vēlmes un sapņus. Man liekas, tas man ļoti, ļoti patīk. Un tad līdz to, laikam, mans tas brands, ko es gribētu strādāt, būtu Porsche, bet tādā negluži tā kā mārketinga uzdevums izpildīt, bet es gribētu strādāt pie tāda lielāka projekta par to, kur tie sapņi tiek piepildīti. Tas sajūtas kaut kāds nodot par to projektu. Jā, man liekas, vispār, mēs dzīvojam, lai dabūtu sajūtas, un tas ir, tā kā nav nekas labāks par to. Jā, Porsche varētu būt labs tas tāds interesants brands vispār ar ļoti tādu spilgtu, man liekas, vēsturi arī un ļoti daudziem, daudz piekritējiem pa visu pasauli. Viņš arī, man liekas, tāds emocionāls un mums ir daudz, kas noticis tajā branda vēsturē un jā, tā kā es skatos uz tādu veidu dokumentēšanu, varētu būt interesanti. Tā kā jā.
Okay. Runājot par profesionālo darbību, jautājums sekojoši. Kas tavuprāt ir profesionāls fotogrāfs un kurā brīdī cilvēks, kas nodarbojas ar fotogrāfiju, var sevi saukt par profesionālu fotogrāfu? Man šķiet, ka tas profesionāls fotogrāfs ir tā kā, tas ir par to, ka tev ir tie foto uzdevumi, kurus tu vari izpildīt. Un visbiežāk profesionāls fotogrāfs, visticamāk, saņem par to arī atalgojumu. Un tad es teiktu, ka profesionāls fotogrāfs ir ar pieredzi, kurš spēj izpildīt klientu uzdevumus un saņem par to atalgojumu. Tas būtu tāds komerciālā līmenī profesionāls fotogrāfs, jo man liekas, ka es nezinu, kā. Jo bieži vien cilvēki sauc fotografu par mākslinieku, un tad man bieži vien ir grūti atdalīt tās lietas, jo man liekas, ka ir fotomākslinieks un ir profesionāls fotogrāfs. Jā, tieši tā, es arī pilnīgi tev piekrītu, jā, ka tas ir pilnīgi divas dažādas Viņi lietas. var būt abi divi vienā, jā. Bet tā, kad es eju uz commercial assignment un pildu uzdevumu, tad es jūtos vairāk kā profesionāls fotogrāfs nekā mākslinieks, un tā, kad es paņemu savu laiku brīvdienās, es vairāk jūtos kā mākslinieks, nevis kā fotogrāfs profesionāls. Un tas, man liekas, kaut kā tam līdzīgi ir. Ok. Un kā tev pašam šķiet, kurā brīdī tu sāki saprast, ka, es laikam esmu, tā kā profesionāls fotogrāfs? Es nezinu. Vai tu nedomā, ka tu esi profesionāls fotogrāfs? Nē, es domāju, ka es esmu, jā, bet tas arī ir. Kurā brīdī tas notika? Tas vienkārši notika. Kaut kur tajā vasaras brīvlaikā. Labi, Oto, milzīgs tev paldies par šo interesanto sarunu. Paldies, kad atnāci. Priecīgs Ziemassvētkus tev. Nosvin kārtīgi ar ģimeni. Panākumiem bagāti jauno gadu. Ritīgi labu veselību. Un to Porsche. Ir ceļā. Par visu jau ir padomāts. Tā kā tā. Labi, paldies, kad skatījāties. Paldies, kad klausījāties. Ar jums biju es, Aleks, fotogrāfs sarunas, un Oto šodien pie manis ciemos. Tiekamies atkal nākamajā reizē. Čau! Čau! Ideāli.